Labdien, dāmas un kungi! Ēterā raidījums Attīstības kods. Pagājušās nedēļas nozīmīgākais sociālais projekts neapšaubām bija Lielā talka, kas Latvijā notiek kopš 2008. gada un ar katru gadu apvieno arvien vairāk cilvēku, pilsētu un novadu. Par to, kā talkoja Garkalnes novadā, mūsu raidījuma ievadā. Garkalnes novadā cilvēki talkoja gan tajās vietās, kur ikdienā uzturas, gan arī vienkārši sakopa skaistus dabas objektus. Man liekas, Latvija tāpat ir viena no zaļākajām. Mēs varam te teikt, ka mums tur kokus griež un viss, bet ja mēs apskatāmies, Latvija tiešām ir zaļa valsts, un ja salīdzina visu pārējo mežu, kas mums ir, arī šeit jūs redziet, laukums ir zaļš, tad mēs jau esam zaļi, kur tad mēs liksimies, un es domāju, ka tas ir reāli. Pats regbija klubs Garkalna Livonija ļoti rūpējas par stadionu un ir divkārtēji Latvijas čempioni. Lielās talkas ietvaros, mēs kā regbija klubs Livonija domājam, kur tad mēs labāko vietu, ko sakopt, tas arī būtu šis te stadions un tā apkārtne. Garkalnes bērndārzā ģimenes bija pulzējušās, lai ierīkotu dobes. Pirms skoliņai būs dobes, lai varam veselīgi, ekoloģiski ēst savu pārtiku. No ģimenes mēs esam 3 pārstāvam, bet šī vietā. Kāds cits vēl ir kaut kur citur piedalās talkā un nav uz vietas, bet mēs no ģimenes esam 3, kas piedalāmies. Kā līga skatās uz lielo mērķi kļūt par zaļāko valsti pasaulē? Ar šādu gribasspēku un varēšanu, kādā cilvēki piedalās talkā, es domāju, ka tas varētu arī būt iespējams. Ja vēl cilvēki savās galvās nedaudz būs tādi apdomīgāki un kulturālāki un negāzīs mežos ārā, tad jau vispār, man liekas, tādas talkas pat nevajadzēs, viss notiks pats par sevi, jo katrs jau sevi iekšā. Tas nenozīmē, ka šodien tā lielā talkas diena, ka viss jau ir pirms tam, pēc tam būtībā mēs jau talkojam visu gadu. Tagad tas mums katram ir iekšā, un ja mēs esam apzinīgi, tad ir viss kārtībā. Nedomāju, ka tas tikai veciem cilvēkiem, jo katram ir jārūpējas par savu valsti un mājām, kur tu dzīvo. Pa jaunajiem gadiem, pa visiem svētkiem, te ir diezgan piemēslots. Un tad uz vasaru vismaz viss ir tīrs. Man pašiem ir gandarījums par to, ka mēs esam visu satīrījuši, pašiem prieks nākt. Gribās, lai savu vidi apkārtni viss būtu sakopt. Mēs jau nenākam tikai tautas dienā, mēs nākam ar citreiz. Mēnesī reizi atnākam savācam. Jo mums ir publiskā peldētava, te publiskais volejbola laukums. Ļoti daudz cilvēku brauc, viss tiek piesārņots ļoti. Un gribās, lai mājām visur blakus būtu viss tīrs, skaists. Lai cilvēki atbrauc, lai redz arī, ka te ir tīrs. Pilnīgi tas svētku noskaņojums mums ir. Ļoti vienkārši patīkam pastrādāt savam ciemam. Aivars atzīst, ka cilvēki, redzot padarīto darbu, arī mainās uz labo pusi. Jo redz, ka atkrituma urnas ir tīras viss, kad met atkrituma urnās, ka viss iztīrīts. Tātad pēc ziemas viss ir pilns, ka iztīrīsim arī. Cilvēki redzēs, ka viss attīrīts nemēslos tik ļoti. Mans princips ir tā strādāt katru dienu, nevis, kampaņveidīgi. Ja. Labi. Bieži vien katru dienu nesanāk, jo nav laba vadītāji, bet ja ir labi vadītāji, tad jau var arī strādāt katru dienu un arī kampaņveidīgi. Sakopt vidi sev apkārt ir katra cilvēka uzdevums, jo tas tikai parāda, cik sakārtota ir paša cilvēka iekšējā pasaule. Zaļa Latvija, pateicoties mūsu